Mīļā Piltenes skola, tev šodien svētki. Mīļš paldies tagadējiem skolotājiem, kas šos svētkus noorganizēja. Mana skola tev raksta vēstuli vidusskolas 3. izlaiduma absolvente. Toreiz vidusskola sākās ar 8. klasi pēc 7-gadīgās skolas beigšanas un beidzās ar 11. klasi. 9. klases fotogrāfijā redzams, cik daudz bija zēnu. Katru rītu mūs sagaidīja 2 lieli kastaņkoki. Ziemā krāsnis, kurās sprēgāja malkas pagalis. Sagaidīja bezgali jauki un gudri skolotāji. Fizikā Bondars, matemātikā Vēberis, fizkultūrā Pinnis, vēsturē Lauris, ķīmijā Zelmenis, kurš bija arī direktors, klases audzinātājs Kļavīnskis, ģeogrāfijā Ozoliņš un militārajā mācībā Raikovs. Arī pārējie skolotāji ir mīļā atmiņā. Kad 11. klasi beidzām, tik žēl bija šķirties no skolotājiem, skolas, tik daudz gadu aizritējuši, bet skola joprojām mums ir vecajā ēkā. Esot Piltenē, vienmēr ceļš aizved arī uz skolas ēku. Tas nekas, ka tā tagad izskatās un darbojas citādi. Mazliet jau skumji, ka nav vairs mūsu kasteņkoki, kas ik rītu mūs sagaidīja. Nav vairs ceriņu rinda, bet ir Piltenē jauna, skaista skola ar jaukiem, radošiem, talantīgiem skolotājiem. Mēs novēlam tagadējiem skolotājiem veiksmi, darbu prieku, radošumu un talantīgus skolēnus. Novēlam skolai ilgi pastāvēt. 3. izlaiduma absolvente Zelma Grīnberga. Skolas laikā Pule. Jā, kāds vējus apsaucis un apses mierinājis, ar sudrabainām pēdām kāds caur sirdi gājis. Labvakar! Skolas absolventu salidojums ir cilvēku satikšanās. Sarunas no sirds uz sirdi. Viens no iemesliem, kādēļ jūtamies kādai skolai piederīgi, ir tas, ka šo vietu un vidi izjūtam kā savējo. Katram no mums ir savs stāsts par skolas laikiem. Par kādu skolotāju vai klases biedru, par saviem darbiem vai arī nedarbiem. Tā ir atgriešanās bērnībā, bet varbūt arī nostalģija pēc jaunības delverībām. Un jo biežāk mēs atceramies, jo pārliecinošāk izjūtam piederību savai skolai.
lai svētkos gūtās pozitīvās emocijas un gandarījums dod mums spēku un enerģiju, darboties un būt lepniem, ka esam piederīgi Piltenes skolai. Paldies visiem, kuri atsaucās un iesaistījās uz aicinājumam piedalīties šajā koncertā. Lai mums jauks šis atkal satikšanās vakars. Labvakar, visi klātsošie! Labs vakars! Vienam otru satikt ceļā uz skolu. Normāli, pēc scenārija. Ceļā uz skolu, lai atcerētos. Tu esi pirmais, labi. Ceļā uz skolu, lai atgrieztos. Labi, tev sanāk. Ceļā uz skolu, lai atsauktos aicinājumam satikties. Salidojumā. Jā, kā jums šķiet, cik paudzes šovakar ir zālē? Starp sabraukušajiem viesiem, sanākušajiem mājiniekiem, droši vien un visticamāk ir gan bērni, gan mazbērni, gan vecāki, gan vecvecāki. Gan arī skolotāji, gan skolnieki, un var jau būt arī bērni, mazbērni, mazbērni, skolēni, brāļi un māsas. Jā, un kā izrādās, skolā ir arī krustvecāki un krustbērni. Ko tas īsti nozīmē par to vēlāk? Tieši tā, un galā summējoties sanāk gaužam raiba kompānija, un secinājums ir viens – absolventi un skolēni vai skolotāji gan šeit būs pilnīgi visi. Un tad mūsu lielais šī vakara uzdevums ir paskatīties, kā tad šis krāšņais karuselis griezīsies šeit šovakar uz skatuves. Nu jā, es, piemēram, esmu tālā mūžam senā 1997. Gada vidusskolas izlaiduma absolvents. Māris, mans vārds, labvakar, prieks iepazīties ar visiem šeit klātsošajiem. Nu jā, un... Es nezinu labi, ka prožektori ir varbūt tādi pietumšinātais iesargši. Jaunās paudzes pārstāvis. Jaunās paudzes pārstāvis, kurš neatcerās gadu, bet kurš ir arī absolvents. Starp citu, skolotājs dēls. Ej, ko tu neteiksi? Ko? Tieši tā. Kā jums tur gāja kādreiz skolā skolotāji dēliem? Es domāju, ka es biju 2. un 3. stāvā, un māmiņa vienmēr bija 1. stāvā, tā kā... Lika tev mierā. Tieši tā. Man sauc Normunds, būsim ar Māri šokari kopā ar jums. Tiešām prieks jūs redzēt. Nu jā, un īsti vietā būtu nolasīt rakstnieka Herberta Dorpes citātu. Bija ļoti mīlīga rudens diena, silta un saulaina, kad māte mani pirmo reizi veda uz skolu. Pa šo laiku daudzi ceļi mēroti pa dzimto zemi un ārpus tās robežām, un jau uz brīdi iedomājos visus šos ceļus, blakus liktus kā spīdošas un dunošas dzelzceļa sliedes, kā gludas šosejas vai kā vientuļas, sakņainas, nekoptas meža takas. Tad starp visiem tiem viens no jaukākajiem un pazīstamākajiem ir ceļš, pa kuru vēlā rudens dienā māte mani pie rokas ņēmusi pirmo reizi veda uz skolu. Mamma skolotāja un absolvente, meita savas mammas skolniece. Klausāmies Aniki un Saniju. Lūdzu! Auga, rūžeņa
Tāda malača meitenes. Skaļi aplausi vēlreiz! Un malača skatītāji. Dišceļš, sīki krūmi, druvas pļavas, sils. Laksdiena pie dzīkļiem, ventas, ūdens zils. Zlēkas nav vairs tālu, kāpēc nemieris tāds? Vai tad ceļa galā mani gaida kāds? Pagājības miglai cauri redzu es, puisēns pasām kājām, ziedu pretī nes. Valdies sirds un zini, steidzīgs dzīves rats, vai tad tiešām tāds es bijis pats? Ko, mīļie, vai tādi mēs esam bijuši paši? Ko? Dzirdu skaidru jā no publikas. Super. Uz skatuves dēļiem 2 braši zēni skolas biedri Edmunds un Ainārs. Lūdzu! Slinkums. Esmu jauks, varen jauks, Ansītim es mīlīgs draugs. Vienā gultā kopā snaužam, viens pie otru vaigu glaužam. Diena tā vai vakars vēls, Ansītis man ir kā dēls. Agros rītos pulkstenis, tarkšķ nu dien kā sajucis. Mātei norūpējies laiks, Ansītim ir celties laiks. Kas par traku, tas par traku, klausīt mātei katru rītu, atstāt gultu iesildītu. Ansītim tā negribas, puisēns taču vēl ir mazs. Ansītim liek mazgāties augstā ūdenī no akas. Kas par traku, tas par traku, ūdens saldē seju, plaukstas, ausis kļūst kā ledus augstas. Lai jau mazgājas, kas tīk, Ansītim tas nepatīk. Mazgāties vien nepietiek, Ansītim vēl vingrot liek. Kas par traku, tas par traku, kas tas bērnam ir par mokām, izlauzīs tam rokas, kājas. Ansītis sauc brokastīs, kafija drīz atzisīs. Kas par traku, tas par traku, ēst tik agri jau no rīta, diena vēl nav aizvadīta. Ansītim liek gultu klāt, paladziņus purināt. Kas par traku, tas par traku, pienāks vakars, gulēties, sēdziņa vēl vārtīsies. Arī māte katru dienu puisēniņu moka vien, lai uz veikalu viņš skrien. Kas par traku, tas par traku, zēnam galvā citas domas, grūti nesāt tirgus somas. Nav jau laika apkārt skraidīt, dīķī vajag vārdes baidīt. Māte Ansītim tagad grāmatu liek priekšā. Nu gan ir pavisam traki, sēž bērns istabā kā maisā, nemaz netiek svaigā gaisā, mācīties vēl laika gana. Ansīts nu jau skolā iet, solā rātni sēž un raksta, kopā savelk E un A. Kas par traku, tas par traku. Te jau bērnus tikai moka, rakstot piekusīs tev roka, lasot acis sāpēt sāks, galvarēps un ģībons nāks. Paceļ acis Ansītis, nokautrējies pietvīcis, sastājušies ciešā lokā, turēdamies roku rokā, bērni skaļi sauc un smej, tikai mūstu mierā liec. Ansīti vairs neaiztiec. Kas par traku, tas par traku. Tādus vārdus sacīt man labam draugam Slinkumam. Esmu jauks, varen jauks, bija man Ansīts mīlīgs draugs. Taisni kauns, jāmeklē man cits būs draugs. Tumsa bija neredzēju apsi drallalā, katrs izprojām gāja apsi drallalā.
Paldies Edmundam un Ainaram par izteiksmīgo deklamāciju, un paldies arī brašajiem dejotājiem. Vēlreiz aplausi! Super! Mālēks publika sāk iesilt, mosties un iejusties. Vairāku gadu sadarbība vai sadarbībā visi negludumi ar skolotāju palīdzību parasti pārvēršas par veiksmi un izdošanos. Tagad redzēsim skolotāju un skolnieces saspēli. Abi ir arī skolas absolventi. Marta un Jānis, lūdzu. Jāpagaida, ir saka, jāpagaida. Abi ir arī skolas absolventi. Marta un Jānis, lūdzu. Paldies Martai un Jānim, tātad skolotājām un skolniecei. Skolas gados skandētās dziesmas ir atskanējušas līdz pat šim vakaram, un atbalsts vibrēs atmiņu stāstos vēl un vēl. Jūsu uzmanībai absolventi, kas skolu absolvējuši līdz 2015. gadam un dziedājuši popgrupās Dream un Zoom. Lūdzu! Laikam tāda ir dzīve, rāba kā dzēniens, padara gals. Laikam tāda ir diena, silta no rīta, vakarā saules. Laikam tāda ir laime, kura kā vienmēr negaidotā. Un laikam tāda ir dzīve, kurā pietrūks laika. Laikam vairāk laika nav, vēl ir jāpaspēj. Vakardiena
Sirds sāk straujāk sisties uz šo krāšņo absolvenču buķeti, skatoties. Vēlreiz skaļi aplausi īpašām vīriešiem. Vai ne? Laikiem līdzi iet arī tradīcijas, un salīdzinoši jauna tradīcija Pildenes skolā ir tā, ka vecāko klašu audzēkņi kļūst par krustvecākiem jaunāko klašu audzēkņiem vai, respektīvi, jaunākajiem saviem skolas biedriem. Un lūk, klausāmies skolas krustmātes un krustmeitiņas priekšnesumu. Šis duets, starp citu, skanējis arī 19. gada 1. septembrī. Tātad, kura ir krustmāte, kura ir krustmeita? Marta ir kas krustmeite un Anna ir krustmāte? Otrādi? Jebkurā gadījumā, Marta un Anna. Jā, skaļi aplausi. Šim es ļoti ilgi gatavojos. Šis nebūs vienkārši. Kolorīts mākslinieks, kolorīta persona.
jāpamēģina, jo šis varbūt tāds vēsturisks brīdis. Šeit būs ģitāra, šeit būs balss. Es domāju, jā, visam jābūt līdz milimetram, es domāju. Jā, apmēram šādā augsmā. Vienkārši ideāli. Tad dāmas un kungi ar tādu lielu pietāti. Skolnieks, dēls un, protams, mūsu mīļās skolas absolvents, kura dziesmas ir skanējušas ne tikai uz šīs mazās mīlīgās skatuves, bet arī uz daudzām citām, bet es domāju, mākslinieks pats par to pastāstīs. Sagaidām ar aplausiem Arvis! Patiesībā ir tā, ka tad, kad ir daudz runā un sauc skolnieku par mākslinieku, tad es jūtos slikti. Jo es esmu motosportists, neesmu mākslinieks, bet Piltens skolu gan es esmu pabeidzis 35 gadus atpakaļ. Jā, esmu skolotājs laimīgais dēls pēdiņās, jo tā dzīve nebija vienkārši. Tie, kas sapratīs, tie bija baisie komjauniešu laiki. Bet šodien es gribu nodziedāt vienu dziesmu kā veltījumu savai skolotājai, kura bija dziedāšanas skolotāja un mūsu klases audzinātāja Verēna Liekniņai, lai viņai viegli smilts, jo viņa ir aizsaulē. Un arī savai mammai, kura bija tajā laikā ļoti liela kritiķa, ja viņai gribējās, lai viņas dēls ir, paraugs, bet es tāds nebiju. Man pat bija neapmierinoša uzvedība vienreiz tai gadā ielikt, nezinu kāpēc, bet paraugs nebija, bet labi. Thank you.
Dāmas un kungi, motosportists, motosporta sacensību organizators, motokluba vadītājs, mūziķis, dzejnieks, romantiķis, Latvijas sirdsdziesmas topošais finālists, Pildenes vidusskolas absolvents Ārvis Sanders. Bet publika pieprasa. Labi, Ārvis uzstāsies vakara otrajā daļā skolas sportzālē. Par absolventiem. Absolventi ir spēks. Vārdu saka, meži skan. Kāju spēr zeme rīpa. Jau otro reizi šovakar jūs priecēs deju kolektīva Atspole atraktīvie bijušie dalībnieki. Sabīne, Laura un laimīgais Kārlis, jo, redz, Kārlim ir divas dāmas, man jāparobežojās ar Māri, bet ir labi. Mūsu šīs dienas krāsainajā svētku uzvedumā piedalās arī, protams, vecāki. Un skolas kolektīvu vārdā es gribētu pateikt milzīgu paldies vecākiem, arī absolventiem par ziedojumiem, no kuriem mēs esam iegādājušies mūsu mazajiem dejotājiem tautas tērpus. Un, protams, arī paldies par kopīgu sportošanu un ikdienas atbalstu, jebkurā ikdienas solī, vai tas būtu ārpusklases nodarbības vai skola.
Milzīgs paldies! Un vēl viena lieta. Piltens vārds mums noteikti visiem liek sajusties it īpaši, ja mēs kaut kur viņu sadzirdam tuvu vai tālu. Un ir ļoti patīkami, ka mūsu bērnības pilsētas vārdu var lasīt absolventu Lindas un Dāvija un skolēna Laura mammas Aigas Dreibes jaunizdotajā dzejas grāmatā. Ar dzeju uz skatuves aicinu Aigu un Lauri. Piltene, tu mūsu zeme dzimtā, virs tevis zila debes zied, un varavīksne savu loku pāri visai zemē liec. Vakaros siltos novilkšu kurpes, lai zemnieku artajā laukā varēs sēklas sēt. Tā mūsu dzīvības sala, kurā tik ļoti gribas mums atgriezties. Piltene ir skaista vieta, pašā Ventas krastā slieta. Gadus simtus senatā mums tā ir visdārgākā. Varbūt kādam tā šķiet maza, citam atkal pārāk tāla, bet ja novērtēsim to, savu zemi vienīgo, tā mums priecēs mieridos, un kā sprīdīti uz mājām, tā pie sevis vienmēr sauks. Paldies! Kur es tur vairāk vai mazāk kaut kādas stīgas. Ļaujiet man atkal būt radošam. Jā, es domāju, šis jā, varētu būt. Ļaujiet nomēģināt. Man liekas, ļoti perfekti. Es domāju, jā, ideāli. Šis prožektors, ja var šo prožektoru par 0,3 gaišāk, jo šī ir mākslinieka stiprā puse, kreisā puse. Nu labi. Dāmas un kungi, ar skaļiem aplausiem uz skatuves aicinu absolventu Ģirtu! Viens.
mans klases biedrs, labs draugs, Ģirds Vīksnē. Mēs abi bijām apaļi teicamnieki. Jā, viņš ar šo skaisto dziesmu dalījās savā pateicībā un mīlestībā šai mazajai, bet mīļajai pilsētai un savai skolai. Bet ar savu mīlestību dalīsies ansambļu un kora dalībnieki, kuri skolu ir absolvējuši pēc 2016. gada. Līdz pat, kā te bija rakstīts, līdz pagājušajam pavasarim. Smalki, no 16. līdz pagājušajam pavasarim šie te bijušie audzēkņi uzstāsies ansamblis, koris, jeb ansambļi un kori. Cik ir Pildenes skolā ansambļi? Neldā? Tikai viens? Un kori? Manā laikā bija viens. Lūdzu.
Šitik satraukušies cilvēki. Nu, paldies, bija lieliski. Man ir faktiski tāds pirms noslēguma noslēdzošais stāsts, jo stāsts pavisam vienkārši. Daba ir cilvēku apveltījusi ar divām fantastiskām lietām, manuprāt. Tā ir kreisā roka un labā roka. Un ja abas rokas sasit kopā, veidojās aplausi, un tieši tāpēc es vēlētos koncerta noslēguma daļā tad vēlreiz pateikt paldies un veltīt aplausus pilnīgi visiem šī koncerta dalībniekiem. Paldies jums! Ja es pareizi saskatu, tad otrs lielais paldies ir skolotājiem, kas ir vairāk šeit kreisajā pusē no manīm, bet redz arī labajā pusē. Paldies jums, skolotāji! Un domāju, lielākā daļa no mums var saukties par absolventiem. Paldies jums, ka esat šovakar kopā ar mums! Un es domāju, pašā noslēgumā tad visi tie, kas būs topošie absolventi, bet ir esošie skolnieki, aplausi jums! Scenārijā būs jāievieš, es domāju, kaut kādas korekcijas, jo bija plānots noiet no skatuves un tuvoties zālei. Mēģināšu ar... Dari to, Normand. Domā? Tuvojies zālei. Man ir saistība ar apdrošināšanu, es arī to darīšu. Jo noslēgumā arī, protams, ir, un zinu, ka zālē ir vairāk cilvēku, vairākas kompānijas, kas šodien gribētu arī teikt kādu svinīgu uzrunu. Tā kā es iemūžiniet šo nolaižos lejā skatuvē un dodos pie tiem, kas šovakar grib teikt siltus un labus vārdus. Es domāju, es sākšu ar šo pusi. Ja? Lūdzu. Jā, nu... Labvakar. Labvakar visiem. Jāsaka, ka izcils koncerts, vai ne? Tiešām izcils. Un tas tik nozīmē, cik piltenieki ir bagāti, cik talantīgi, atraktīvu un cilvēku ir beiguši Piltenes skolu. Un pēc būtības tas ir gan izcilu skolotāju nopelns, gan izcilu ģimeņu nopelns, jo tas ir tiešām viss ir kopdarbs, lai izaugtu šādi cilvēki, gan sākot ar vadītājiem, gan dejotājiem, dziedātājiem, spēlētājiem un tā tālāk. Un ir jau arī vēl sportisti, kuri varbūt šoreiz te nepiedalās uz skatuves, bet katrā gadījumā tik tiešām izcili. Nu, jāsaka, ka droši vien atmiņas par skolu katram savādāks, un tie laiki ir tiešām stipri pamainījušies, un noteikti tā lielākā atšķirība ir, protams, droši vien skolēnu skaits, kāds bija savu laiku, kāds ir tagad, bet jāsaka, tā ir visas Latvijas reģionu problēma. Un šobrīd ir tā, ka mums kaut kā visi grib dzīvot Rīgā un pie Rīgā, un to mēs vakar arī tiekoties ar valdības pārstāvjiem par pašvaldības budžetu, redzam, ka tā līkne pagājušā gadā ir pilnīgi nesamērīga, šis pierīgas sindroms, kad pārējā Latvija paliek ar vienu, tāda mazāk turīga, un šī pierīga, protams, pilnīgi izceļās uz visas Latvijas fonus, un pat ministriem vakar bija liela izbrīna ieraugot šo grafiku. Bet jāsaka, ka mēs Piltenē pašvaldība esam darījuši, ko varējuši, un ir dažas varbūt lietas, kas ir tomēr mums izdevies atgriezt atpakaļ. Mums ir šobrīd sakārtot sporta infrastruktūra, mums ir, es domāju, kad novadā vislabāk ar apgādātā skola, ar inventāru, gan arī tāpat tās, protams, jaunās tehnoloģijas. Un kas mums ir varbūt izdevies atgriezt Piltenē, es domāju, ka mēs vasarā esam atgriezuši dzīvību Piltenē, jo
jau kādreiz Piltenē dažādas Latvijas meistaru komandas dzīvo internātā, trenējās stadionā, tad šobrīd mēs esam atgriezuši bērnus Piltenē. Un es domāju, ka tas ieguldījums, ko mēs esam ieguldījuši gan šajā sporta inventārā, gan sporta visās būvēs, gan arī tieši internāta ēkā ir, nesis ļoti labus augļus, un es domāju, arī uz priekšu nesīs. Un tā lieta, protams, es domāju, ka mums ir izdevies tiešām atgriezt Piltenē to dzīvību vismaz vasaras mēnešos. Tā kā es gribu visiem novēlēt šodien tik tiešām kārtīgi atpūsties, jo man liekas, salidojums ir tā reize, kad vispozitīvākās atmiņas, vispozitīvākais noskaņojums ir visiem, jo ir ko atcerēties blēņas, ir ko atcerēties labos darbus un droši vien ir ko atcerēties stingros pedagogus, jo vienmēr beigās tā, ka tu paliec tāds lielāks, tad liekas tie stingri pedagogi laikam bija tie paši labākie tomēr. jo tiešām tās atmiņas varbūt ir jebkuram no mums. Lai jums visiem jauks vakars šodien, un es došu vārdu izglītības pārvaldes vadītājai Ainei Ģimovičai. Labvakar visi savējie. Tāpat kā katra zīle ir piederīga kādam ozolam, tieši tāpat jūs, cienījamie absolventi, mīļie skolotāji, skolas darbinieki, visi skolu atbalstošie cilvēki esat piederīgi savai Piltenes skolai. Dzimšanas diena. Tā ir brīnišķīga iespēja pabūt visiem kopā un arī pateikt paldies, ka tu mums esi, ka mēs tevi mīlam, ne tikai cilvēkiem, bet arī savai skolai. Un lūk, šodien es arī jūsu visu vārdā gribu pateikt vislielāko paldies jums, skolotāji, par jūsu godīgi veikto darbu, par jūsu profesionalitāti un arī par jūsu cilvēciskumu. Šajā svētku reizē es aicinu, laidiet savā sirdīs prieku. Jūs redzējāt, ka jūsu bijušie audzēkņi, absolventi ir dzīvē izauguši par lieliskiem cilvēkiem, par kuru liecināja arī šīs dienas brīnišķīgais absolventu apsveikuma koncerts. Un savukārt skolotājiem es teiktu, lai jums vienmēr ir kāda laba ideja, kuru jūs gribētu piepildīt, un ja nu gadījumā savā bagātajā profesionālajā pieredzē jūs sastopaties ar kādām aizvērtām durvīm, ar uzrakstu tālākie nedrīkst, veriet šīs durvis vaļā, jo uz atvērtām durvīm uzraksts nav redzams, bet jūs būsiet solīti tuvāk savai iecerēji. Absolventi, lai jums šodien pat tiešām ir skaists satikšanās mirklis, lai dzirkstī atmiņu dzirkšņi, varbūt, ka vakara gaitā izcelsiet no atmiņu lādes kādu skarbāku notikumu, bet ticiet man, tas pieder pie šī vakara ballītes. Un vēl šajā vakarā īpašajā, man liekas, ka jūs visi esat ļoti bagāti. Bagāti ar to, kad krātas gadu desmitiem šīs skolas garīgums, kad krāts savstarpējo cilvēku skaistās attiecības, tāpēc mans vēlējums turiet šo bagātību un nododiet tālāk, lai skolā vienmēr būtu skolēni un skolotāji, kuri šeit ir gaidīti un mīlēti. Visiem jauku šo vakaru. Sveicu skolas kolektīvu! Un es jau teicu, ka Piltenes skola vislabāk aprīkotā, bet mēs tagad dāvājam vēl finansējumu, lai aprīkot varētu vēl labāk.
Tad teikšu tiešām milzīgi paldies Ventspils novadā domei, protams, izglītības pārvaldei, bez jums arī nekur. Un tad ir stāsts par trešo mazāko pilsētu Latvijā, bet par pirmo skaistāko Latvijā, un viņas vadītājs Aigars Kreiss. Labvakar visiem klātesošajiem, labvakar pedagogiem, bijušajiem pedagogiem, absolventiem. Labvakar cienītās dāmas un godātie kungi. Man šodien ir liels prieks redzēt šo pilno zāli ar bijušajiem Piltenes pamatskolas pedagogiem, ar esošajiem pedagogiem, ar absolventiem. Tātad jūs esat kārtīgi skolas, un ne tikai skolas, bet arī Piltenes patrioti. Skola Piltenē, tas ir tāds, tā ir tāda īpaša iestāde, bez kuras, būtu ļoti skumji, ja tāda nebūtu. Un tāpēc man ir prieks, ka jūs esat šodien ar tādām laimīgām sejām, priecīgām sejām, sabraukuši šodien šeit, lai svinētu šo skolas jubileju. Katrs mēs esam savādā, ar savām emocijām, ar savu darbu, bet šodien visus mūs vieno kopā skola. Tātad skola un atmiņas par skolu, kuras, diemžēl, jums neviens nevar atņemt. Tāpēc novēlu jums, baudiet šo mirkli, baudiet ar pilnu krūti, lai jums jauka šī dzimšanas diena, un skolai es novēlu, manuprāt, ilgmūžību. Ilgmūžību tāpēc, ka man liekas tāds trauksmains laiks. Un kā jau priekšsēdētājs te teica, mēs varam apgādāt ar mantām, ar lietām un ar visu grāmatām un visu pārējo, bet ir, diemžēl, lietas, ko pašvaldība nevar izdarīt. Tāpēc novēlu ilgmūžību un daudz laimes jubilejā. Un skolai dāvana. Protams, pašvaldības ir kāda pasmaka, tāpēc es nolikšu skatuves, ja? Lai iedošu mūsu spēcīgiem puišiem Normundam. Paldies Aigaram. Es ilgi domāju manu atmiņas stāstu, un es atcerējos 35 gadu laikam senu stāstu. Es Aigaru varētu saukt par peldēšanas instruktoru vai treneri vai skolotāju, bet arī mums kaut kāda saistība ir bijusi ar skolu un ar mācīšanos. Tas bija mans oficiālais pieteikums apsveikuma vārdiem, bet es aicinu vēl sveicējus, ja jūs esat, lūdzu, dodiet ziņu vai zīmi. Lūdzu. Es atpazīstu, bet man bija bailes arī kļūdīties, kad es atpazīstu, es zinu, bet tomēr izstāstiet līdz galam. Jā, tiešām labvakar. Man liels prieks būt pie jums šeit. Paldies sirsnīgs, ka uzaicinājāt. Un es šodien gribētu mazliet padalīties atmiņās, uzrunāt tos absolventus, kuri mācījās Piltenes vidusskolā 80. un 90. gados. Tanī laikā es arī strādāju skolā. Kā lūdzu?
Jā. Tanī laikā es arī strādāju skolā. Es sākumā biju pionieru vadītāja, pēc tam arī skolas direktori. Bet, laiki mainījās un dzīvē daudz kas mainījies. Un tā, es esmu daudzus gadus prom no Piltenes, bet tiešām es sajūtos kā Piltenes patriots, jo Piltenes gadi man saistās ar tādu ļoti, ļoti labu, veiksmīgu dzīves posmu. Un es tā pirmīt sēžot atcerējos, ka arī kultūras nams man ir īpašs, jo šeit bija man pirmā darba vieta. Piedodiet, ka es tagad tā pēkšņi sāku kavēties atmiņās, bet man ir sirdī, ka es gribu pateikties Olitai Doniņai. Olita, kur ir? Nepazīstu. Redzi, ko? Jo pateicoties Olitai, es no kultūras darbinieces pārtapu par pedagogu. Jo Olita man iedrošināja, viņa teica, mācies, Liepājas pedagoģiskajā institūtā būs labi, un patiešām tie visi gadi, kas man ir bijuši saistīti ar bērniem, ar skolu, tie bijuši paši labākie. Tā kā Olitiņa, sirsnīgs paldies tev! Un prieks par puišiem, par Aināru, Ārbiju, un es te gan jau ieraudzīšu vēl kādus tā laika absolventus. Un man arī šajā svētku reizē ir dāvaniņa. Varbūt kādiem tas nebūs saprotams vai pieņemams, bet es atradu Latvijas, skaitās Nacionālā arhīva materiālos, pilnīgi nejauši atradu interneta dzīlēs, tādu skaistu fotogrāfiju par tiem gadiem, kad tā laika skolnieki bija ļoti aktīvi, tas bija pionieru laiks, jā, kad bija ļoti aktīvi, un te es redzu, te Elvīra Dambrovska tagad kādreiz bija, Elvīra, Olga, Maļickas, jā, un te ir Nelsons Uldis un Ieva Freimane, un, gan jau atpazīstiet tie, kas gribēs paskatīties ar tādu mazu atvainošanos, ja kādam nepatika tie gadi, tad es teikšu, man tie tiešām ļoti, patika, jo bija taču daudz, kas tāds ļoti saturīgs un labs, un tā ir skolas vēsture. Pirms 40 gadiem, tad neatteiksimies un neizdzēsīsim to, kas toreiz mums bija arī labs, ja? Tā kā tas skolai un skolas vēsture. Jā, skolnieks, šī laika skolnieks es gan te tā neredzu, bet bērniem skolniekiem arī tad sveicieniņu lūdzu, lai cienājas ar salmiņiem, ja? Tā, runājot par skolu, man ir ziedi tiem skolotājiem, ar kuriem es kopā strādāju, tāpēc es nāku tuvāk un gribu pasniegt kaut par ziediņam, par mūsu tā laika kopā pavadīto laiku. Jūs esat mīļi, forši kolēģi, prieks jūs redzēt un satikt, un daudz gadi ir pagājuši, bet te mēs esam, ja? Tā kā, lūdzu. Skolotāja Veripiece, lūdzu. Bijušais, bet tagad tā neredzu, ja? Varbūt vēl atradīšu, jā. Un piltenieki jau laikam zina, ka es esmu krustmāte arī Piltenes mūzikas skolai. Man ir maza dāvaniņa arī Piltenes mūzikas skolas bērniem, jo kāda es krustmāte atbraukus uz Pilteni un aizmirsīšu mūzikas skolu. Tā taču nevar. Vai ir kāds, kas ir saistīts ar mūzikas skolu? Bija taču, ja? Jā. Jā. Prieks. Labi, paldies par iespēju satikties, un tad, lai mums visiem kopīgs, draudzīgs pašs vakars. Paldies! Paldies jums!
Atkal mans atmiņas stāsts, Mārija, pa daudz tu saki. Pa daudz. Es vienkārši tagad aizdomājos tenos laikos 90. gados. Paldies par iespēju satikties, un tad lai mums visiem kopīgs draudzīgs foršs vakars. Paldies. Mēs kā skatījāmies no zemes uz augšu, un tagad ir direktori blakām un var apskaut samīļot. Paldies jums! Sveicē, lūdzu! Varman pa daudz. Es vienkārši tagad aizdomājos tenos laikos 90. gados, kad arī es biju pakļauts skolas direktorei. Tā, mēs varētu mēģināt bez mikrofona. No zemes uz augšu. Tagad ir direktori. Labvakar, cienījamā direktoras kundze, labvakar pedagogi, labvakar skolēni un skolēnu vecāki. Pirmkārt, es vēlos pateikt lielu paldies, ka jūs esat, un par to, ko jūs esat darījuši skolas labā, un par to, ka jums rūp Piltenes pamatskolas, agrāk vidusskolas, tagadne un nākotne. Savus sveicienā runu es sākšu kā Piltenes mūzikas skolas skolotājs, bet noslēgsim kā 2007. gada 9. klases absolventi Laima Baumane un Zigurds Ete. Ja es tagad runāšu kā mūzikas skolas vārdā, Piltenes mūzikas skola pastāv, jo skolotāja, personība, vēlākajos gados mūzikas skolas direktore Vēra Liekniņa atdeva, ziedoja savus dzīves un darba gadus Piltenes vidusskolai. Piltenes mūzikas skola pastāv, jo tā laikā vidusskolas direktore Ināra Spučukas kundze atbalstīja lēmumu izveidot mūzikas skolu. Piltenes mūzikas skola pastāv, jo Piltenes vidusskolas pedagogi māca ne tikai savu mācību priekšmetu, bet māca arī cienīt un mīlēt savu tautu, savu kultūru un tās vērtības. Piltenes vidusskolas pedagogi ir tie, kas vienmēr ir apmeklējuši mūzikas skolas koncertus, un nākamajā dienā viņi stundu sāka, es stāstu pēc atmiņām, nevis uzreiz ar tekstu, ar likumiem, kas ir sīnus, kas ir tangens, kādas ir vārdu šķiras, bet sāka ar vārdiem. Labrīt, skolēni, vakar biju koncertā un vēlos jums pateikt lielu paldies par to, ko jūs darat, un jūs esat Piltenes lepnums. Mūzikas, tas ir Piltenes vidusskolai, pamatskolai, es novēlu saglabāt šo saikni, kā mūzikas valodā mēs teiktu konsonanci, ja, ir konsonance un disonances. Konsonance ir tas, kas mums ausīm patīk, disonance, kas nepatīk. Veidosim mūsu attiecības kā konsonanci un rūpēsimies viens par otru. Un es tagad zinu, ka mūsu klases biedrene un kursa biedrene arī Anita ir mūzikas skolotāja tagad. Tad šeit būs tāda rotaļu spēles ar mūzikas pavadījumu, ko mēs varētu vēlāk arī ar mūzikas kaut kopā izpildīt. Ja? Citās nedēļās, protams. Liels paldies jums! Un tagad mēs runāsim kā 9. klases absolventi. Jebkura skola, it īpaši jau mazās skolas, ir unikālas. Kas veido šo unikalitāti? Tie ir pedagogi. Mēs ar Laimu pabeidzām 9. klasi, devāmies tālāk uz mūzikas vidusskolu, pēc tam augstskolas. Bet mūsu sirdī vienmēr ir viena būtiska skolotāja, svarīga skolotāja, kuru mēs cienam un gribam teikt milzīgu paldies. Tā ir mūsu latviešu valodas skolotāja Velga Sandere, skolotāja personība, skolotāja ar lielo burtu, skolotāja, kura mācīja ne tikai gramatiku, bet mācīja mīlēt savu tautu, mīlēt savas vērtības un cienīt vienam otru. Skolotāji, es atceros no 6. un 7. klases, kā mēs lasījām Andreja Upīša Sūnu ciemu zēnus, un tā doma, tas novēlējums, ka nemeklēsim, dārgie piltenieki, to laimes lāci, esam atbildīgi paši par sevi un par saviem darbiem. Tālāk Laima vēlās kādu vārdu pateikt. Jā, arī es vēlos uzsvērt skolotājas Sanderes personību un ietekmi maza bērna turpmākā ceļa izvēlē. Skolotāja Sandere bija galvenais cilvēks, kas iemācīja man krāšņo literatūras pasauli, iemācīja mīlēt burtus, komatus, grāmatas un rakstīšanu.
Tieši viņa man deva iedvesmu un spēju noticēt, ka protu labi rakstīt, izteikties domrakstos, māku atdalīt divtavju teicienus, un pats galvenais, ka es to varu īstenot savā tālākajā dzīvē. Tieši viņa man deva iedvesmu tālāk izvēlēties žurnālistikas studijas, pēcāk strādāt radio, televīzijā un arī apgūt rakstniecības studijas. Un pāri visam tā ir mīlestība uz grāmatu lasīšanu visa mūža garumā. Paldies jums, skolotāji! Es ļoti šaubos, vai bez jums es būtu sasniegusi to, ko esmu līdz šim. Paldies! Un šeit ir tāda... Šeit dāvanā būs tāda krūzīte. Uz krūzītes ir attēlots Aleksandrs Čaks. Un te ir viņa skaistais citāts. Sapņo, un tu nebūsi mazs. Visa pasaule tevī liesies kā kvass. Paldies par sapņiem, paldies jums, Dievs! Liels paldies skolotājiem! Paldies! Un es īstenībā paldies varu teikt, ka Piltenes mūzikas skolas akordionu klases absolvents ar gala atzīmi 8. Paldies mūzikas skolai! Vai ir vēl kāds, kas vēlās teikt šovakar? Jā, lūdzu. Gaiša dāma. Nāk, lūdzu. Ne, es bez mikrofona. Tiešām? Jā, es tā īsi, gari nē. Man šovakar ir tādas 3 laimes, tādas sajūtas. Pirmā, es sajūtos, man tāds deja vu, es sajūtos atkal kā kultūras nama direktori, bet es sapratu, tas bija pirms 23 gadiem. Man ir laime satikt, kuras vēl visu neesmu satikusi mīļās skolotājs, kuras tiešām mūsos ielika ļoti daudz, lai mēs izaugtu par tiem, par ko mēs esam izauguši. Un vēl viena laime man ir, kad mana bērnu dienu draudzene Edīte, ar kuru mēs tik daudz smējāmies, jokojāmies, droši vien blēņas darījām, ka tu esi šīs skolas direktori. Es tiešām esmu lepna. Un es pārstāvu 1989. Gada izlaidumu, čau klases biedri. Man prieks, ka mēs kuplā skaitā esam šovakar savakušies. Un mūsu skolotāja Zente daudz, lai viņai tur augšā. Arī viņa noteikti kaut kur sēž. Bet skolā es gribu novēlēt, lai jums izaug vēl tikpat, tādu kā mēs, tik forši skolnieki, ja, un lai jums visi iet uz augšu. Paldies foršajai skolniecei, absolventei, bijušai pilteniecei. Vai vēl kāds lūdzu? Un šis nav brīdis, lai kaunētos, izmantojiet, jo nākamais būs pēc 5 gadiem. Ja nav, tad es zinu, ka Mārim ir. Drīkst? Protams. Ir atsūtīts apsveikums, ne gluži no Rinkeviča, bet, tomēr. Lūdzu uzmanību. Lasu, rakstīts rokrakstā, ja es kaut kur nomulstu, tad piedodiet. Tātad, sveiciens Piltenes vidusskolas absolventu salidojumam. Laba vēlējumi audzēkņiem, skolotājiem, pedagogiem, vadošajiem, direktoram un tomniekiem. Pirmā izlaiduma audzēknis Arkādijs Būls. Tālūk. Mēs esam pietuvojušies sākumam šī vakara. Gluži noslēgumam. Jo skolas salidojums ir satikšanās, skolas salidojums ir atmiņu stāsti, skolas salidojums ir svētki. Priecīgus svētkus, mīļie! Piltenes pamatskolas, vidusskolas absolventi! Un ticiet man, ieraugot šīs krāšņās būtnes,
man prātā nāk tikai 3 vārdi. Nekas jau nebeidzas! Labvakar, mīļie absolventi, skolotāji, kolēģi! Mēs esam satikušies šajā brīnišķīgajā vakarā, lai atzīmētu skolas jubileju. Šeit ir mūsu moto, lai cilvēci nekļūtu kurla, uz zemes ir jābūt piltenē. Es esmu lepna par to, ka mēs visi dzīvojam ar šo saukli. Mēs gribam, lai pilteni dzird, lai mūs dzird. Skaties, lai viņš apsēž, daudz gadiens, lai jau mēnes par to.
Tā ir mūsu latviešu valodas skolotāja Velga Sandere, skolotāja personība, skolotāja ar lielo burtu, skolotāja, kura mācīja ne tikai gramatiku, bet mācīja mīlēt savu tautu, mīlēt savas vērtības un cienīt vienam otru. Paldies visiem maniem skolas biedriem, paldies visiem, kas piedalījās šajā brīnišķīgajā koncertā, un tiksimies pēc 5 gadiem. Paldies jums!